Vakar burtiski pabeidzu lasīt grāmatu interesantu. Saucās Miljonārs, Tarāsova grāmata Miljonārs par pirmo miljonāru oficiālo padomju savienībā. Viņš 17. gadā viņš nomira, bet viņam lūk 2004. gadā, man liekas, tā grāmata izrakstīja šo grāmatu, kur viņš apraksta visu savu šo komerc dzīves ceļu, ja, no 90. 80. kuriem, kā tur bija padomju savienībā, par politiku, par visiem tām procesiem, jā, ļoti interesanti. Arī par saviem senčiem drusku paprakstīja, kā tur bija revolūcijas laikā viņiem. Un arī tur par ārzemju dažādiem miljonāriem, ar kuriem viņš tur bija labi pazīstams. Un man bija interesanti tā grāmata tieši tāda iemesla dēļ, ka es caur grāmatu varēju pieslēgties, kā viņš uztver pasauli, kā šādi cilvēki uztver pasauli, kā viņi domā, kāda vispār ir tā viņu pasaule, tā materiāli, kur viss ir nodrošināts, jā, kā viņi, tie cilvēki, tur jūtās. Es to varu, tā kā lasot, jā, tas tā kā tāds Skots teleportiņš, un es varēju sākt just un uztvert pasauli, kā viņš to jūt un uztver. Un man bija interesanti no šāda aspekta to palasīt. Ko es priekš sevis secināju? To, ka ja šie cilvēki, viņiem mūsdienās arī ļoti daudz kaut kur, ja viņi zinātu to stāvokli, kādā jūtos un kā uztver es pasauli, jā, un kāds viņš ir šis stāvoklis sajūtu ziņā, ikdienā, kāds viņš te ir. Tas būtu ļoti, un ja es varētu viņam, teiksim, to pārdot, to stāvokli, ka viņš viņam ir pēc tam, jā, un kaut ko mēs izdarām, un viņš viņam tagad ir. Kaut gan man ir varianti, kā to var viņam nodot. Nu, lūk, tad tas būtu nereāli, ļoti dārgs tā kā produkts, jeb vērtība, un kur viņi būtu gatavi maksāt ļoti milzīgas naudas. Un arī lasot, es sapratu to, kā es jūtos un kāda ir mana pasaule, vienalga kādā man tur materiālā līmenī viņi ir. Tas ir vispār nesvarīgi, jā, jo tas stāvoklis, kādā tu ikdienā esi, viņš daudzreiz svarīgāks ir nekā visi tie materiālie labumi un materiālās pasaules notikumi. Jo piedzīvojot to visu milzīgo labklājību, kas viņam ir, principā lielākā daļa no viņiem būtu vispār gatavi no visu atteikties, lai būtu šādā stāvoklī ikdienā katru dienu. No tā, kas viņam ir. Lūk, pēc uz vērtību svariem sajūtu ziņā, kad es analizēju to, es nebūtu gatavs, teiksim, savu šo stāvokli iemainīt pret to milzīgo labklājību, jā, kas viņam tur ir. Nebūtu gatavs. Un, teiksim, kāds atnāk pateiktu, davai es to dodu tur tik un tik tur tos slāvu, to labklājību, pazīšanos, visu šito, bet tev vairs nebūs tavs ikdienas stāvoklis. Būs tāds pats kā mums tur. Es pateiktu, nepaldies. Lūk, tas bija interesanti, ko es tur sajūtu. Un ko es vēl sajūtu to, ka tiem cilvēkiem, ka viņi patiesībā ilgojās pēc šāda stāvokļa. Jo grāmatas beigās, baigi interesanti, viņš bija uzrakstījis, tieši interesanti, ka grāmata beidzās ar to, ka viņam bija problēma, iekšējās sajūtas, bailes, kaut kas tāds dēļ tās problēmas. Jā, likās, ka viņi tur Interpols meklē, un tur tās izsēdinās no lidmašīnas, viņš uz Kanādu lidoja, un viņam tur pasi tur paņēma, tur viņš kaut ko, jā. Un viņš tajās sajūtās emocionālajās, viņam uzkrita uz galvas lidostā, tur grāmatā iklā kaut kādā grāmata, viņš tad beigās, tās savas grāmatas beigās nolasa tur tos kādu tā kā izrakstus no tās grāmatas, tur bija tā grāmata ir no manas pasaules, kā es jūtos, kāds, es nezinu, kas par grāmatas nosauku, viņš to neminēja, bet tā, it kā tāds pašās beigās, viņš tā kā blukš, viņam uzkrīt virsū tāds maziņš vēstījums, lai viņš tā kā pārslēgtos uz tādu pasauli, kurā es dzīvoju un uztveru un jūtos, jā.
Un tad viņš grāmatas beigās uzrakstīja, kā viņš beigās sāka justies, cik patiesībā dzīve ir skaista, cik viss ir brīnišķīgi. Viņam pazuda tas viss, tas iepriekšējais, par ko viņš tur bija uztraucies, un beigās arī viss ļoti viegli atrisinājās par labu viņam. Un tā grāmata interesanti, ka beidzās ar šo. Un es tāds lasu, wow, cik prikolīgi. Tā ir kā vēstījums no manas pasaules, kā no augšas uzkrita. Jo tā pasaule viņa, lai arī cik viņa ir super turīga un visi pasaules tur bagātības ir, jā, viņa ir tikai apakšējais līmenis tai pasaulē, kurā es esmu, ja, tīri sajūta ziņā un iekšējās piepildījuma ziņā un laimes ziņā. Lūk tā. Un līdz ar to visiem tiem cilvēkiem, kur ir tādi vai vidēji materiālā, ja, jūs dzīvojat tajā materiālā, tur ir sacenšanās, tur ir piedzīvošana, tur ir intrigas, cīņa, sasniegumi, konkurence, realizācija, politika, vara, tur adrenalīns, ja, jums ir vislielākā sajūta, kuru šādi cilvēki var just, ir tieši adrenalīns un viss, kas ar viņu saistīts, visas tās sajūtas, ko dod šis adrenalīns. Un adrenalīnu šo dod atkarību, šo sajūtu dod gan vara, gan ietekmē, savu kaut kādu schēmu izbiedīšana, uzvārīšanās, vinnēšana citu. Tas jums dod šīs sajūtas, bet viņas, salīdzinot ar to, kā jūs varētu justies, ja jūs liktu uz nākamo līmeni, ir niecība. Niecīga. Lūk tā. Tāds video. Kāpēc viņu vispār filmēju? Vienkārši ieteikt, izlasīt jums to grāmatu. Tur, starp citu, ir daudz arī padomi interesanti, kā tieši šo teritoriju varētu izvilkt ārā no ekonomiskā pagrimuma, uz ko vispār vajag virzīt savu uzmanību. Jā, daudz izlasot to grāmatu, jūs saprastu šo politisko un uzņēmējdarbības pasaules cilvēku domāšanu, jo viņi visi ir tieši tā padomi laika bērni. Viņos visos ir tas kods iekšējais, kā uztvert pasauli un kā domāt. Viņi tā arī domā un tā arī rīkojās. Un vispār izsajust to visu politisko, to visu virtuvi, jo viņa pa lielam nemainās, jā. Mainās dekorācijas, varbūt kaut kas uzlabojās, bet plus mīnus. Tur varēja, viņš tā kā iedeva šīs schēmas un to būtību, jā. Tur to grāmatu ļoti labi var to visu sajust un izprast. Jā. Kaut kāds tāds video. Decembra mēnesī. Tuvojoties ziemas, svētkiem un jaunajam gadam. Varbūt, starp citu, jūs varat arī internetā. Es zem video ielikšu, kur internetā var viņu ielādēt, jā. Varat izdrukāt, izlasīt, veltīt laiku, atcerēties, kā ir lasīt grāmatas, nevis scrollot telefonus un skatīties video. Jo katru dienu patērējot šī tīpaši tos īsos video, kurus skatās cilvēki, jūs sevi padarat degradējat. Smadzenes atrofējās ar katru dienu, kad jūs to darat. Jā, un grāmatu lasīšana ir tas, kur jūs varat šo uzmanību pārvirzīt no tiem videos grāmatām, jo sēžot mājās un lasot grāmatu vai braucot kaut kādā vilcienā, ja jūs braucat vai vēl kaut kur, vai kafenē sēžot lasot grāmatu, jūs jau būsiet citā pasaulē nekā vairākums cilvēku, jo vairākums cilvēku sēž telefonā. Un man vienmēr ir bijis tā, ka man nepatīk tās masu kustības, kā masa dara. Ja? Ja mūsdienās, teiksim, cilvēku masa ir daudzums, ja? Ir sākuši nirt iekšā internetā, sociālajos tīklos, filmēt video, tur veidot kaut kādus pakalpojumus, produktus un agresīvi to visu tā kā uzbrukt cilvēkiem. Priekš manis tas ir tā kā tas, ka to vairs negribās darīt, jo tā vide ir sasmērēta. Tāda sajūta. Un tā tas arī ir. Un līdz ar to, ka, teiksim, mūsdienās pārsvarā cilvēks sēž telefonās, jā, man
dabiski sāk gribēties nevis sēdēt telefonā, bet lasīt grāmatas. Lūk tā, pretējs kaut kāds modelis, process, cits. Sanāk, ka tu visu laiku tā kā gribi nebūt pieslēgts pie tā, pie sociuma, jo viņu visu kaut kur ved, kādā bedrē. Un lai tu neiekristu tajā bedrē, tev jābūt no viņa atslēgtam. Lasīt grāmatas ir viens no, kā jūs no tā visu varat atslēgties. Tā kā jums tāds ļoti labs padomīņš. Lūk tā. Lai jums viss ir labi, attīstaties. Jums bija Alans un tiekamies nākamais video. Ātā.